Iedziļinoties jebkura novada vai pagasta dzīves norisēs, vienmēr gadās iepazīt īpašs radošus cilvēkus, kas izceļas nevien ar saviem talantiem, bet arī savdabīgu valodu. Vai jums ir nojausma, kur sienu kasa nevis grābi, kartupeļas laupa nevis mizo, sviestu sit nevis kuļ un malku griež nevis zāģē? Tā ļaudis runā Malēnijā. Par Malēniju jau izsenes dēvē Vidzemes ziemeļaustrumu daļu, īpaši Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Apes, Alsviķu pagasts teritorijas un Alūksnes pusi. Jau kopš senām dienām šīs teritorijas iedzīvotāji izcēlušies ar savu runas prasmi, kas sevišķi ne tikai to asprātības un tiešo izteicienu dēļ, bet arī sava malēniešu dialekta dēļ. Mūsdienās šī izloksne tiek lietot reti, tomēr Alūksnes novada Jaunlaicenes mūžas muzejā reiz mēnesī iespējams sastapt cilvēkus, kas malēniski runā tik daudz un ar tādu dzīves prieku, ka dialekts nevar palikt nepamanīts. Jaunlaicenes mūžas muzeja vadītāja Sandra Jankovska un izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Ines Dārziņa jau kopš pagājušā gada organizē malēniešu valodas skolas nodarbības. Tās apmeklētājiem piedāvā iespēju apgūt malēniešu dialektu gramatiku un izrunu, kā arī dalīties savā izloksnes lietojuma pieredzē. Mājā runāja, vecā māte runāja čisti malēniski tikai ar savu māsu. Tēvs nerunāja nemaz, mamma nerunāja nemaz. Un tagad kaut kur gājam, tad mamma vēl pirkstie viņi paklausies. Tu kaut kur bietusies, kaut kur tādi jauni bija, kāpēc vecos paskatīs, kā izklausās, kā malēniski runā. Tagad čangaļi. Tā, protams, es jau gan ar tad vairs mutē neņemu tādā vārdā. Es savstarpēji varam teikt runājam malēniski, kā nu sanāk, ar vīru mājās ar kontakts var teikt runājam gan šitā, gan tā, kaimiņi tā kā valoda nav izzudusi nevienu brīdi no mūsu dzīves. Nav kauns, un es lepojos ar to, ka es esmu malēniete, un mājā varbūt mani bērni nezinu, viņi neuzdrošinās pat neko teikt, vienkārši, bet es arī saku, apēšu šito tēšu vēl, un visādi tā. Viņu tomēr aizmirst nevajadzētu. Kaut arī mums, nu labi, te varbūt meitenēm ir ikdienas valoda. Man, piemēram, viņa nav. Man jau sen vairs ne ar vienu nevar ko malēniski runāt. Malēniešu valodas skola izveidota ar mērķi saglabāt malēniešu izloksni kā īpašu vērtību un nodot šī dialekta zināšanas jaunajai paaudzei, lai pēc gadiem ikvienam interesantam būtu pieejama oriģināla materiāla no valodas zinātājiem. Es pati apzinājos, ka es šo uzdevumu viena pati paveikt nevaru. Vēl jau arī nebija skaidrs, ko mēs darīsim pirmajā nodarbībā, bet bija skaidrs, ka ir jānāk kopā un kaut kas ir jādara. Malēniešu valodas skolas nodarbības muzejā notiek reizi mēnesī, un tās pulcē interesantus ne tikai no Jaunlaicenes apkaimes, bet arī citiem pagastiem. Katru no nodarbībām apmeklē ap 20 interesantu, un lielākā daļa apmeklētāja ir jau cienījamā vecumā. Ar malēniešu valodu viņi saskārušies bērnībā, kad tajā runāja viņu vecāki un vecvecāki. Nodarbību dalībnieku sapnis un lielākais mērķis ir izveidot grāmatu par novadam savdabīgo izloksni, tāpēc katrā nodarbībā iegūtās zināšanas tiek arī iemūžinātas. Mūsu mācību grāmatas ir bijušas radošie malēnieši un viņu valoda. Dace Markus un Jēkabs Raipulis ir uzrakstījuši šo grāmatu. Tā ir mūsu pirmā mācību grāmata un arī iedvesmas avots un idejas avots. Ja? Un tad mēs vēl izmantojam Andreja Kavača grāmatu Baltu senvēsture. Mācību procesā izmantotie mācību materiāli devuši ieskatu malēniešu vārdos un to izrunas īpatnībās. Tomēr liela nozīme izrādījās nodarbību dalībniekiem, kas ar malēniešu valodu saskārušies jau bērnībā. Atklājās, ka dažādās Alūksnes novada vietās pastāvējuši atšķirīgi viena vārda varianti, kas mācību procesā tiek piefiksēti, veidojot pamatu turpmākajam darbam. Tagad mēs drusciņi pastrādāsim. Ņemam lapiņu, kur ir numuriņš 1 virsū, un lasām Solvita pirmā lasīs. Gāstīs. Gostīs. Es gāžos. Gožos. Tu gozīs. Viņš viņa gožās. Mēs gožamies. Jūs. Tā nav. Blakus reku gožatīs. Jauks vai Gožatīs. Viņi viņas gožās. Pagātni lūdzu Baiva. Es gozūs, tu gozīs. Viņš viņa gozās. Mēs gozāmīs. Gozamīs. Gozamīs. Jūs, jā, gribēju garot. Jūs gozatīs, viņi viņas gozās. Jā. Un tagad nākotne.
Lūdzu, man vīd. Es gošu. Nākotnē būs laba, gan es zinu. Vai nu gosīs, vai negosīs, bet būs labāk. Vai, kur tas ir? Nu, apakaļ. Gosīs. Ne pa kreisi. Gošu? Jā. Es gošos, mēs gosamies. Pagad, tu lasi itū stabiņu uz leju, itū. Es gošos, tu gosīs, viņš viņa gosīs. Mēs gosamies, jūs gosatīs, viņas gosīs. I visi būs gar zemi. I visi būs. Tā, labojuma nav? Jā, klausos. Saki, Pīteri. Jā, es nezinu kā, bet, vai neliekas labi. Tas ir daudzskaitlis pagātnē, jā? Jā. Mēs gozamīs. Mēs gozamies. Mīs. Vakar mēs gozamies. Vot šeit tev. Mīs. Gozamies. Nu, tas ir Mārkalnē, jā. Mēs gozamies. Gozamies. Mēs gāzamies. Jūs gozamies? Mēs gozamies. Pēteri, mēs gozamies. Pēteri, bet es īsti nesaprotu, vai nevis Pēteris apvienojas, bet tā ir. Es īsti nesaprotu, Gozamies. kā ir to gozamies? Gozamīs ar garu. Labi. Gozatīs. Un gozatīs arī. Bet tur ir jāpiezīmē, jā, ka Mārkalnē. Es piezīmēju. Labi. Vai nu to? Viena kļūda ir izlabota. Vairāk. Nē, nu, gozamīs un gozatīs. Jā, un gozamīs arī. Jā, un gozatīs arī. Jā. Un gozamies, tā, mēs gožamīs arī. Es sapratu, kur ir kļūdas. Gožatīs, sapratu kļūdas. Labi, kļūdas ir izlabotas. Radās nopietnas mērķis, ka mēs nesaprotam to, ko ir rakstījuši valodnieki. Mēs gribam vienkāršot šīs te valodas pierakstu. Mums ir jāpieraksta locījumi vārdiem, un mēs iesākām ar darbības vārdiem. Katru reizi mēs izējām cauri vismaz 16 vārdiem. Mēs viņus izlabojam, pierakstam, kā ir pareizi, kāda ir varianti, un tas paliek pašreiz neapstrādātā materiālā. Protams, es arī apzinos to, ka šī materiāla apstrādāšana būs mans uzdevums. Arī cilvēki šie paši, kas te sirsnīgi pieķērušies tai savai izloksnei, viņi nes arī savus pierakstītos vārdus. Mēs pašas šad un tad šo un to atceramies un atkal pierakstam. Visu tā kopā vācam, liekam. Tiem materiāliem kādreiz būs jāķerās klāt un viņi būs jāapstrādā. Un ja mēs arī netiksim līdz tai grāmatai, tad būs vismaz pierakstīts, apstrādāts materiāls muzeja krātuvē, ar kuru varēs strādāt. Mēs arī šīs te visas sarunas ierakstām diktafonā. Tātad būs arī audio materiāls. Mums ir jālepojas, ka mēs esam malēnieši, nevis jākautrējas. Jo arī, kā teica skolas dalībnieki, mēs kautrējamies no savas izloksnes. Arī es tai skaitā. Kāpēc mums bija neērti? Kāpēc latgalieši ar to lepojās un ir saglabājuši savu dialektu un dzīvu viņu ir saglabājuši? Bet mēs esam kautrējušies. Malēniešu dialektā vistīrākajā veidā saglabājies ziemeļbaltu mantojums. Dialekts ir tālavas latgaļu un obru valodas sakausējums. Tā izruna vēl savdabīgāk padarot igauņu valodas ietekme. Turklāt, runājot malēniski, vairāk vārdu un stāsti var radīt pārpratums un pat likties divdomīgi. Un kā toreiz Restīs skolas inspektori to vienmēr braukā riņķi, kā likums krīvi jau, ja? Nu, tā arī dar tepat vienā skolā. Inspektors ītā klasē, staigāja pa klasi, tur bērni runāja, tur šūtu, tur prāsa, tur katrs atbild, to. I te viņš vienā momentā izvelk češas nāzi. Tu, aklīca, zinām, zvīdru fiskaru, zinām. Panam tu nāzi tā rūka, saka, eto nož. I viņam puikam, i to apierstu tūma, pautari, puika, atsīpleš saķer savu mantību, ir man pa durimoju. Tas krīms tam vēl lokas acis nesaprūt. Bārgīm smīktīs tu nedrīsti. Pēc tam jau tas skolotais inspektoram izstostīs, ko puika saprata, tad tam ar smīkli tā.
to valodu. Nodarbība apmeklētāji uzskata, ka visbūtiskāk būtu nodot šī dialekta zināšanas jaunajai paaudzei, lai dialekts neizzustu, jo jau mūsdienās tas lietots tiek reti. Vienkārši jūtos lieliski, runājot šajā valodā pēc visiem tiem mūsdienu coachingiem, bowlingiem, pēc visiem mūsu prezentācijiem un tādām, kur mūsu valodai vispār aizgaisa ellē, ratā. Man liekas, ka mums visiem jāsāk runāt malēniski, nevis coachingus mēs tur paukšu daudzam. Ja tā nav ikdienas valoda, ja? Mani bērni nerunā neviens. Nu, saprast, protams, ja es runātu ar viņiem saprastu, bet nerunā neviens dabīgi, vai ne? Pa mazbērniem vispār nerunāsim, tur ir tā kā baiba teica, jā. Coaching and bowling. Tikai, jā, principā tā, jā. Tā kā, jā, tas ir ļoti vērtīgi vienkārši aiz to, lai saglabātu. Nu, jaunos piesaistīt ņirte, mums jaunākās meitenes, jā, bet, nu, es domāju, ka viņi neredz nekādu perspektīvu. Ne. Mani mazbērni nekad vairs nerunās. Pamatā jau tas ir, ka viņiem ir jau sen ielikti pamati literatūrā, nu, visur, rakstība ir un viss, vai ne? Teritorija. Jā, Jā. lielā. Tā kā bājās pagasts. Vai tu beigsi vai nebeigsi? Malēniešiem kā tipiskiem valsts nomalas iedzīvotājiem ir savas rakstura un uzvedības īpatnības. Viņiem raksturīgais lepnums par savu izcelsmi, asprātību un joku izpratni lieliski parādījās arī malēniešu valodas skolas nodarbībā. Šķiet, ka parasto literārās valodas vārdi ir pat par maz, lai atklātu un aprakstītu viņu savdabīgo būtību. Tiem raksturīgie izteicieni un apzīmējumi lieliski papildina malēniskā gara izjūtu un malēniešu tēlu. Asprātīgi un tiešu, nekautrējoties arī no kādā sāka vārda. Mans pīnots ar, viņš diezgan liels čienavnīgs. Viņš prasa, Monvi, ko tā tu šodien iedi? Saku, es mieli ādu. Viņš saka, jā. Katrs jau ād to, ko viņam traukst. Es saku to, Gunā, nu tad es zinu Gun. Tu taulīt stosīs tais rindas gola un pasautīsi smadzenes. To mēli man ienāca prātā. Vot viesībās pie galda šitā sēžot, kad tu sāki ar to, nu, kā jau mēli galetā, vai ne? Un paņem, kaimiņš saka, tak nē, to mēli, tā lopam mutē bijusi. Olu. Nu, tagad no tiem diviem talantiem. Puikiem. Runas vīriem. Diviem runas Cik vīriem. nekaujāties? Nekaujāties? Mēs jau ārā bijām jau Vieņš paušut saulas sildas, siedus cīņā gonu milda, gūvis nora žuli plauc, tumbā, dundrus rauc, totis beigs un totis bauc, kas ir jauts vai meilājās, cits pa klieti, cits pa škauni, cits aiz nūras bierstala, cits pa klieti, cits pa škauni, cits aiz nūras bierstala. Šī malēniešu valoda ir kaut kāds savdabīgs tāds teātris. Šie cilvēki visi ir savā ziņā aktieri. Jūs jūtat, kā viņiem gribās spēlēt, ja? Viņiem gribās kaut kādās lomās ieiet, viņiem gribās spēlēties, viņiem gribās uzstāties. Tā ir savdabīga spēle. Un viņi, redziet, vēl nevar izšķirties, viņiem liekas interesanti, viņiem liekas forši, viņi vēl ar vienu turpina. Viņi nevar apstāties. Mēs esam varen lustīgi, un tas ir tas galvenais, kas man patīk malēniešos prieks. Nu, pat mums ir 11. nodarbība šogad. Tātad šī nodarbība mums ir jau 11. Tas nozīmē, ka jūnijā mums ir 12. nodarbība un gada jubileja. Nu, tad būs jātaisa balle, tad būs jāņem tas, kas uz čauskas odas uzlīts. Mūzikantus vāk. Mūzikantus. Malēniešu valodas skolas nodarbības pierāda, cik pamatot malēniešu dialektu uzskatīt par garīgu vērtību, kas ļauj plašāk iepazīt kultūras bagātības ne tikai vietējā novadā, bet visā Latvijā, apliecinot arī to, cik garās spēcīgi, optimistiski, asprātīgi un dzīvesgudri ir paši malēnieši.